Sveiki, draudze! Kā redzat, varbūt ir mazliet vairāk cilvēki nekā parasti. Tā, kad mēs ar Matīsu gājām augšā, tad tur pat izveidojās sastrēgums. Ciemesls, kā jūs varat redzēt, ir savienots. Draudzes locekļi iedrošina jūs, ja jums blakus sēž kāds jaunietis, sasveicināties un iepazīstaties. Jo nevar zināt, varbūt viņi nākamreiz pie jums paliks pa nakti. Okay, ceru, sasveicinājāties. Visu savienots, katru reizi ir tēma, un šoreiz tēma bija piedošana. Kā jūs redzat, gaismās apvilkta piedošana. Un piedošana gāja, tā trijos virzienos. Piedošana citiem, piedošana no Dieva un piedošana sev. Un piedot citiem un lūgt piedošanu no Dieva savā ziņā ir daudz vienkāršāk nekā lūgt piedošanu sev. Jo gan piedot citiem, gan piedošana no Dieva, tur vismaz ir divas puses. Viens piedošana lūdz, un otrs piedod. Bet kā ir ar sevi? Tu nevari ieskatīties spogulī un teikt, Emīl, es tev piedodu. Tu nevari. Es zinu, ka tu pats citreiz melo, un tu nevari sev paspiest roku. Ar sevi sarunāt lietas ir visgrūtāk. Katrs, kas mēģina agri piecelties, zina, ka tā tiešām ir. Bet šodien mēs runāsim par kaut ko, kas ir mazliet tālāk par to. Jo piedot sev, tas ir saistīts nevis ar to, ka tu mēģini kaut kā sev pārliecināt, ka tu esi sev piedevis, bet ka tu aizvieto to, ko tu par sevi domā, ar to, ko par tevi domā Dievs. Un tas, par ko mēs runāsim, Matīs teica, es viņam teicu, ka mēs iesim no Mūzes grāmatas līdz Atklāsmes grāmatai. Un viņš sabijās un teica, ka tev laiks nepietiks. Bet labās ziņas ir, es runāšu tikai par vienu vienīgu lietu. Es runāšu par drēbēm. Un man jautājums jums ir sekojošs. Vai jūs kādreiz esat aizgājuši kaut kur un saģērbušies vai nu pa daudz, vai nu pa maz? Pa glaunu vai nepietiekami glauni? Man tā ir gadījies. Ja jūs mani pazīstat, tad īstenībā gandrīz katru svētdienu es nebiju pietiekami glauni saģērbies. Un ar vairākiem draudzes locekļiem ir nācies runāt, kāpēc es eju, treniņbiksēs uz dievkalpojumu, vai man nav labāks drēbes, vai man viss ir kārtībā. Un savā ziņā man sirdī bija cīnīties pret to sabiedrības stereotipu, kad drēbes kaut ko nozīmē. Es gribēju pārliecināt sevi un citus, ka tomēr tā nav. Bet drēbes tomēr kaut ko nosaka. Ja tu reizi, kad parkā Džeki spēlē basketbolu un vienam no viņiem ir džinsi, tad saproti, viņš tur oriģināli nebija plānots. Varbūt viņš gāja garām un viņiem vajadzēja vēl vienu spēlētāju. Ja tu redzi, kad ir kaut kas jālabo un visiem ir ķivers un aizsargbrilles un kārtīgi zābaki un viens tur ir uzvalkā, kaut kas nav pareizi. Iet sporta zālē ar uzvalku, visi domās, ko tu tur dari. Varbūt viņi domās, ka tev viņš pieder, bet tu noteikti tur neej trenēties. Vai tieši otrādi. Varbūt tu aizēji kāzās ar treniņu tērpu. Kaut kas īstenībā līdzīgs ir, ko izmanto Jēzus vienā no savām līdzībām. Un es negribu, lai mēs iedziļinamies tās līdzības nozīmē, bet Jēzus izmantoja līdzības, lai runātu cilvēkiem saprotamā valodā. Un šajā gadījumā es runāšu par Mateja evaņģēliju 22. nodaļu 11. līdz 14. pants. Tad ķēniņš iegāja savus viesus aplūkot un ieraudzīja tur kādu cilvēku, kas nebija tērpies kāzu drēbēs. Ķēniņš tam jautāja, mans draugs, kā tu esi ieradies šeit bez kāzu drēbēm? Bet tas klusēja. Tad ķēniņš sacīja kalpiem, sasieniet viņam kājas un rokas un izmetiet viņu ārā tumsā. Tur būs vaimanas un zobgriešana, jo daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Neiedziļinoties teoloģiskajā nozīmē, Jēzus izmanto valodu un principus, kas viņiem ir skaidri. Tajā laikā tas nelikās tik dīvaini un tik sveši. Ja kāds ir ieradies ne tā, tad izmest viņu ārā. Varbūt palūgt aiziet, bet šajā gadījumā sasiet un izmest tur, kur ir tumsa. Paldies Dievam, draudzes locekļi bija iecietīgi pret mani, kad es ierados treniņbiksēs dievkalpojumā, un neviens man nesasēja tumsā un neiemeta.
Par to jāpateicās laikam tai Dieva žēlastībai. Bet, kā jūs redzat, vairs es tā nedaru. Un, tur nav tik daudz mans nopelns, cik tas, ka vienkārši ir sieva, un vairs tas nav pieļaujams. Un viņi man palīdz vienmēr ierasties visur un saģērbties tā, kā vajag. Tā kā, ja jums ir atvieglojums, kad vairs nav ar mani jātiek galā, tad pateicieties manai brīnišķīgai sievai Glorijai. Drēbes kaut kādā ziņā, gribam vai nē, piekrītam vai nē, tas nosaka, vai mēs piederam kaut kādai vietai vai nē. Ja tu aiziesi uz futbola spēli, un tu nosēdīsies tur, kur viss ir sarkani, un tev būs kaut kas zils, nebeigsies labi. Drēbes nosaka, kam mēs piederam. Lai kā mēs gribam teikt, tas ir pasaulīgi, tas ir nepareizi, mēs tiesājam, bet tas ir vienkārši dabas likums. Ja tu kaut kur esi, tev ir attiecīgi jāsaģērbjās. Un īstenībā tas sākās jau no pašas cilvēces sākuma. 1. Mūzes grāmata. Tad, kad Ādams un Ieva krīt grēkā, kas ir pirmā lieta, ko viņi izdara? Viņiem paliek kauns. Un viņi sasadzās ar lapām. Tāpēc, ka viņi saprot, ka viņi vairs tur nevar būt tādi, kādi viņi ir. Viņiem ir kaut kādā veidā jākļūst piedienīgiem. Viņiem kaut kādā veidā ir kaut kas jāizdara, lai viņi tur varētu palikt. Un viņu risinājums ir paņemt lapas un nosakties. Bet, kad Dievs uzzina, ko viņi ir izdarījuši, un viņš redz tos divus cilvēkus, kas mēģina ar lapām kaut kā sasakties, viņš nesaka, ko jūs darat. Jums nav no kā slēpties. Lepojieties ar savu augumu. Es taču to radīju. Nē, viņš saprot, ka viss ir mainījies. Cilvēks ir kritis grēkā. Un vajadzēs sasakties. Un tas, ko Dievs dara 1. Mūzes grāmatā, 3. nodaļā, 21. pantā. Un kungs Dievs darināja cilvēkam un viņa sievai ādas apģērbu un ietērpa viņus. Viņš redzēja to situāciju, un viņš neteica, ko jūs darat? Jūs nesaprotat. Viņš teica, situācija ir savādāka, bet tas, ko jūs darat, ir nožēlojami. Jūs ar lapām tas nav pietiekami labi. Es jums došu drēbes. Viņš darināja drēbes, viņš darināja ādas drēbes. Un tā noteikti nebija vegāniski 100% dabai draudzība. Neviens dzīvnieks necieta ražošanas laikā āda. Tā bija āda, par ko kādam bija jāmirst. Kāds mira, lai cilvēki jau pašā radīšanas sākumā varētu justies tā, ka viņi ir cienīgi tur būt. Ka viņi var nosakt to, kas ir jānosaka. Lai viņi varētu būt piedienīgi. Līdz ar to tas nav kaut kas, ko mēs izdomājam 21. gadsimtā, kad atvērās tik daudz drēbju veikali. Attiecīgi apģērbties mums ir bijusi vajadzība no pašiem sākumiem. Un tas, ko dara Dievs, tad, kad mēs jūtamies būt necienīgi viņa klātbūtnē, Dievs mūs apģērbi. Dievs ir tas, kas mūs apģērba. Bet ar ko? Ar ko tad viņš mūs apģērba? Mums nav, tā, kad tu pievienojies draudzei, mums nedod ādas drēbes, vai ne? Ar ko tad viņš mūs apģērbi? Iesaijas grāmatā 61. nodaļa, 10. pants, saka šādi: līksmošos par kungu. Mana dvēsele gavilēs par manu Dievu, jo viņš man ietērpis glābšanas drānās, ietins mani taisnības tērpā. Kā līgavainim, kā priesterim devis man galvas apsagu, kā līgavu dārgumiem izgraznojis. Kad Dievs runā, viņš saka, ietērpis glābšanas drānās, ietins mani taisnības tērpā. Glābšanas drānās mēs daudz runājam par glābšanu. Dievs ir mani izglābis caur Jēzu Kristu. Caur to, ko Jēzus izdarīja, es esmu glābts. Man liekas, bišķiņ mazāk mēs citreiz runājam, kad viņš mani ir taisnojis. Viņš ir mani ietinis taisnības drānās, taisnības tērpā. Ko tas nozīmē? Tad, kad kāds ir notiesāts, tad, kad kāds nav attaisnots, mūsu sabiedrība viņu iemet cietumā. Un tajā brīdī, kad kāds kļūst attaisnots, viņš no cietuma tiek ārā. Kas tad ir cietums? Ja ne tāds skaļš teikums, tu vairs mūsu sabiedrībā neiederties. Tu nevari šeit vairs būt. Būt taisnotam nozīmē attaisnot tavu klātbūtni. Es
ticu, ka katram no mums mēs varam atcerēties vismaz vienu tādu saldu gadījumu, kur mums bija taisnība. Kādā strīdā, diskusijā. Kāda ir sajūta, kad mums ir taisnība? Tāda sajūta, man šī vieta tagad pieder. Es te varu būt, jo man bija taisnība. Tev nebija taisnība, man bija taisnība. Man bija taisnība, tev nebija taisnība. Un šī tagad ir mana vieta, un es te varu justies ērti. Bet atkal, ja mums nav taisnība, tad gribās tā lēnām, jā, tev ir taisnība, un izsludēt ārā. Dievs mums dod taisnību, Dievs mūs taisno. Tāpat kā Ēdens dārzā, Dievs mums iedeva drēbes, lai mēs tur varētu atrasties. Dievs mums dod tiesības kaut kur būt. Bet kā ir? Kā tās drēbes dabūt? Kā mums viņas saņemt savās rokās? Kā mums viņas uzvilkt? Mateja evaņģēlijā Jēzus stāsta kādu līdzību, to, ko mēs jau lasījām. 9. nodaļā, 16. līdz 17. pantā. Neviens nešuja jauna auduma ielāpu uz vecām drēbēm, jo ielāps noplīst no drēbēm, un plīsums kļūst vēl lielāks. Tāpat arī jaunu vīnu neviens neielej vecos ādas maisos. Citādi maisa saplīst un vīns izlīst, un maisi iet bojā. Bet jaunu vīnu, lai jaunos maisos, tad veseli paliek abi. Kad Jēzus runā par drēbēm, tas konteksts ir gavēšana. Tas konteksts ir kaut kāds veids, kā cilvēki mēģināja atrast, kā viņi var attaisnot savu klātbūtni pie Dieva. Gavēšana bija garīga cīņa. Tu mērdē savu miesu, bet baro savu garu. Un tad, kad Jēzus un viņa mācekļi negavēja, un tie pareizie, tie farizēji, kur dara tik daudz, lai viņi varētu būt cienīgi, būt Dieva klātbūtnē, viņi prasa Jēzum, kāpēc jūs to nedarat? Kāpēc tas, ko mēs darām, jūs to nedarat? Un Jēzus saka, viņi ir ar līgavaini. Ne tikai drēbes ir no Bībeles sākuma līdz Bībeles beigām, bet arī šī doma par kāzām. Bībele sākās ar kāzām, un Bībele arī beidzas ar kāzām. Ja Jēzus ir klāt, tad kur vēl vairāk barot savu garu? Tu jau esi klāt. Bet Jēzus saka, ka tā gavēšana, tā lūgšana, katrs šis garīgais princips, ja tas iet viens pats, tad tas ir kā ielāps vecās drēbēs. Mēs paši nevaram dabūt drēbes, ar kurām mēs būsim taisnīgi Dieva klātbūtnē. Jo Dievs ir perfekts un viņš ir šķīsts. Un tie mūsu centieni dzīvot labu dzīvi ir līdzīgi tam, kā ielāpi uz vecām sairušām drēbēm. Mums vajag kaut ko jaunu, un Dievs ir tas, kas mūs atjauno. Dievs mūs atjauno. Nevis mēs, nevis mūsu centība. Es ticu, ka mums ir bijuši labi mēneši, kur mēs esam darījuši daudz, un liekas, tagad es esmu cienīgs būt Dieva klātbūtnē. Un tad ir tie mēneši un tie brīži, kad mēs tik daudz krītam, un liekas, pēdējā vieta, kur es tagad jūtos iederīgs, ir pie Dieva. Bet Jēzus īstenībā saka labas ziņas. Tie ielāpi tev neko paši nedos. Tev vajag jaunas drēbes. Un tā kā tas bija sākumā, Dievs ir tas, kas apģērbi. Nevis mēs. Mēs tur neko nevaram darīt. Bet ko tad tās drēbes dod? Ko dod tas, ka mums Dievs dod jaunas drēbes, kuras vairs nevajag lāpīt? Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā ir vēl viena līdzība, kur ir par diviem kalpiem, diviem cilvēkiem, kur ir parādā. Viens ir parādā ļoti lielas naudas summas, varētu teikt, mūsdienās miljonus. Un otrs ir parādā daudz mazāku summu. Tas viens ir parādā kungam. Un tas kungs prasa, kur ir tas, ko tu esi man parādā. Un viņš lūdzās, un tas kungs viņam piedod. Bet tad tas cilvēks, kuram piedeva, viņš iet pie tā, kas viņam bija parādā. Viņš atprasa, un viņš krāt, kur ir mana nauda?
tas kungs to uzzina, un viņš nav priecīgs. Viņš viņu atkal iemet tumsā, līdzīgi kā to kāzu viesi. Ja tās drēbes mums ir dotas, ja mēs viņas nevaram nopelnīt, tad kā mēs varam staigāt apkārt un teikt, es esmu tik lielisks un tu nē? Kā mēs varam nepiedot kādam, ja mēs paši staigājam piedošanā? Es ticu, ka noteikti ir forši staigāt ar dārgu uzvalku. Un, ja tu viņu pats esi nopircis, tad tu gan jau nevar sagaidīt kādam pateikt, kad viņi paprasa, cik tas uzvalks maksāja. Un tu pasaki, un es pats smagi strādāju, un es viņu nopelnīju. Bet es ticu tajā brīdī, ja tev vecāki tev to uzvalku nopirka. Tev vairs nebūs tik pacelts krūts, un tu nevari sagaidīt, pateikt, kā es šito izdarīju. Es esmu tik lielisks. Tā bija dāvana. Varbūt tev būs prieks pastāstīt par saviem dāsnajiem vecākiem, bet nevienā brīdī tev nebūs tāds, es šo izdarīju. Bet cik bieži, kad mums kāds dara pāri, mums liekas, bet es darīju tik daudz laba tev, un tu man šitā. Tajā brīdī tu lepojies ar kaut kādām savām drānām un domā, ka tev ir kaut kas labāks nekā tam otram. Bet vienīgā piedošana, kas kaut ko nozīmē, ir tā, kas nāk no Dieva. Vienīgais labais, kas kaut ko nozīmē, ir tas, kas nāk no Dieva. Un Dievs ir tas, kas tevi apģērbi. Kā tu vari piedot, ja tu domā, ka viss, kas tev ir no tevis? Tad būtu ļoti viegli pieprasīt kaut ko. Bet, ja tu staigā ar Kristu, tad tu staigā ar apziņu, ka tev iedeva kaut ko tik dārgu, ko tu pats nekad nevarētu nopirkt, nedz nopelnīt, nedz uztaisīt. Un kā tu vari skatīties uz leju uz citiem, kad tu dzīvo pilnīgā žēlastībā? Jaunas drēbes liek mums piedot. Ja mēs esam tērpti piedošanā, tad drēbes mums atgādina to, kā tu vari kādam kaut ko prasīt, ja tev visu iedeva par brīvu. Vēstulē Efesiešiem 6. nodaļā 14. pantā šī doma par drēbēm, par kaut ko, kas ir mugurā, mazliet izmainās. Pāvils raksta, tad stāviet stingri apjozušies ar patiesību, aplikuši taisnības bruņus. Atkal iet runa par taisnību, to iespēju kaut kur būt. Bet šoreiz tā nav tikai drēbe, bet tās ir bruņas. Nevis vienkārši bruņas, bet tas, kas tieši sargā tavu sirdi. Tās drēbes, ko mums dod Dievs, viņas sargā mūs no ļauna. Un viņas mūs sargā divos veidos. Ja tu zini, ka Dievs tev dod drēbes, ar kurām tu vari būt viņa klātbūtnē, tad tev nav sajūta, ka tad, kad tu kļūdies, kad viņas tev paņems projām. Tev iedeva dāvanu, un tā dāvana ir tev, tāpēc, ka tev viņa iedeva. Katru reizi, kad tu kļūdies, tev nav jāuztraucās, vai es pazaudēšu savu vietu, vai man būs atkal jātaisa jauns ielāps. Nē, tavas drēbes ir jaunas, un tās ir taisītas no taisnības. Un tas sargā mūs no ļauna, jo tu vairāk laika pavadi Dieva klātbūtnē, Dieva mīlestībā, Dieva žēlastībā, Dieva taisnībā, jo grēks liekas arvien pretīgāks, jo tev mazāk tur gribās būt. Ja tu esi uzvalkā, ko tev sieva palīdzēja atrast, tad tu negribi rakt bēderes, tu negribi plunčāties pa dubļiem. Bet ja tev ir vecas drēbes, kas nekam nedara, tad jau var parakt, tad var sasmērēties. Bet tad, kad tev mugurā ir kaut kas labs, pēdējā lieta, ko tu gribi darīt, ir to sasmērēt. Un ja tu saproti, ka tev virsū ir kaut kas tik šķīsts, tik skaists, un tu to pieredzi, jo vairāk tu pavadi laiku tur, jo mazāk gribās grēkot. Gribās cīnīties un sevi piespiest un taisīt visas tās disciplinārās lietas, sodīt sevi. Bet tas, kas mainīs tavu uzvedību, ir vienkārši klātbūtne tīrībā. Klātbūtne patīkamā Dieva mīlestībā. Tās ir drēbes, kas mūs sargā.
Bet tas ne tikai mūs sargā, bet vēstulē Galatiešiem 3. nodaļā, 27. pantā, tas viss tiek mazliet pavērsts. Jo tā nav tikai taisnība, kurā mēs esam tērpti. Tur Pāvils saka, jo jūs visi, kas esat uz Kristu kristīti, esat ietērpti Kristū. Jūs visi esat ietērpti Kristū. Tāpat kā tā āda, kā Dievs darināja šīs drēbes Ādamam un Ievai, kādam bija jāmirst, kādam bija jābūt upurim. Un tas upuris tika uzvilkts, lai tu varētu stāvēt Dieva klātbūtnē. Un tāpat mums mugurā ir upuris. Mums mugurā ir Kristus. Ja tev mugurā ir Kristus, ne tikai taisnība, tad tu nekad neaizmirsti, ko viņš dara. Tu atceries, ka vienalga, kas es esmu, kur es esmu, kā es izskatos. Man ir Kristus. Kristus man sargā. Kristus tur man sirdi tīru. Ja tev patīk kaut kāda sporta komanda, tad varbūt tu nopērci kādu džemperi, kādu kreklu, lai tu pastāvi. Šis ir tas, par ko es ticu. Šis ir tas, par ko es esmu dedzīgs. Bet tieši tāpat ir tad, kad tu seko Kristum. Šis ir tas, kam es ticu. Šis ir tas, par ko es esmu dedzīgs. Jo man mugurā ir Kristus, kas mani taisno, kas mani izglāba. Tās drēbes, ko dod Dievs, tās vieno ar Jēzu. Un tagad mēs esam tikuši līdz tai atklāsmes grāmatai. Atklāsmes grāmatā 7. nodaļā 14. pants. Es teicu, mans kungs, tu zini. Un tad viņš sacīja, šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām un ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši jēra asinīs. Jā, mēs kļūdamies. Nav tā, ka mēs pieņemam Kristu un mēs dzīvojam perfektas dzīves un nekad vairs nesmērējamies. Bet tas, kas mūs tur tīrus, ir jēra asinis. Lai mēs būtu tīri, lai mēs būtu taisnīgi, cienīgi, kādam ir jāmirst. Un tas ir jēra asinis, kas mūs dara tīrus. Šie ir tie, kas nāk no lielām bēdām. Mēs katrs esam bijuši bēdās, pirms mēs sastapām Kristu. Gan jau esam bijuši bēdās pēc tam, kad mēs sastapām Kristu. Bet tas, kas mūs mazgā tīrus, ir jēra asinis. Un tad Bībele arī beidzās ar kāzām. Atklāsmes grāmatā 19. nodaļā 7. līdz 8. pants. Priecāsimies un līksmosimies un godināsim viņu, jo ir pienākušas jēra kāzas. Viņa sieva jau ir sagatavojusies, un viņa ir tērpta smalkā lina audumā, mirdzošā un tīrā. Smalkais lina audums nozīmē svēto taisnīgos darbus. Jā, jēra asinīs mūsu tērpi ir mazgāti, bet jērs ir tas, kas mūs sagaida pie altāra. Kad iet runa par līgavainu un līgavu, līgavains ir Kristus un līgava ir draudze. Katrs no mums. Kopā slavādams Kristu, mēs esam tā līgava. Mēs neesam cienīgi tur būt. Mēs neatnācām tīri, bet tas jērs, Jēzus ir tas pats, kas mūs nomazgāja, tas, kas mūs darīja tīrus un sagatavoja tur būt. Es varu iedomāties, ka līgavas lielākais murgs ir sasmērēt kleitu pirms ir ceremonija. Bet jērs neatļauj tam notikt. Viņš ar savām asinīm to mazgā tīru. Tad tur ir rakstīts, smalkais lina audums nozīmē svēto taisnīgos darbus. Bet paga, Jēzus taču teica, ka mēs ar saviem darbiem nevaram sev uztaisīt par tīriem, vajag jaunu, ielāpi nedara. Tad kur tur tie taisnīgie darbi? Bet tas nav tā, ka mēs esam taisnīgi un tad mēs kļūstam tīri. Mēs kļūstam tīri un tad no mums nāk taisnīgi darbi. Jēzus ir tas, kas mūs nomazgā, mūs saģērbj, mūs sagaida pie altāra. Un tad tur ir taisnīgi darbi. Tie vairs nav ielāpi. Tas ir vienkārši tas, ko dara kāds, kurš ir labi saģērbies.
Dievs ir tas, kas mūs taisno. Un varbūt citreiz liekas, bet es taču esmu tik daudz izdarījis. Es neesmu cienīgs vilkt tādas drēbes. Man no sākuma pašam jāiet dušā, jānotīrās, un varbūt tādēļ es varēšu iet pie Jēzus. Bet Jēzus un Dievs no Bībeles sākuma līdz beigām saka to, ka tad, kad tu esi necienīgs, es tevi padarīšu cienīgu. Tad, kad tu esi netaisnīgs, ja tu man atļausi, es tevi darīšu taisnīgu. Tā nav lepnība iet apkārt un teikt, ka tu esi taisnots. Jo tu nevis lieli savus labos darbus, bet tu lieli Jēzu un viņa brīnumu. Mēs varam ar lepnumu teikt, ka mēs esam taisnoti un ka mēs staigājam baltās drēbēs, jo tās nav mūsu. Īstā lepnība ir teikt, nē, es negribu tavu brīnumaino tērpu. Es vienkārši salabošu savus skrandas. Tur ir jābūt pazemībai, lai teiktu, jā, es esmu taisnots un es varu būt pie Dieva. Nav nekas pazemīgāks, kā teikt, ka es neko pats nevaru izdarīt. Es neko pats nevaru notīrīt, es neko pats nevaru salabot. Bet es iešu, jo tu man teici, ka tu mani padarīsi taisnīgu un cienīgu. Tad, kad ir grūti piedot sev, grūti piedot citiem, vai grūti vispār iet Dievu priekšā prasīt piedošanu. Ja tu esi ar Kristu, tad Dievs tevi taisno, Dievs tevi mazgā tīru, Viņš tevi gaida pie altāra, jo Viņš tevi sakopa, piecēla. Viņš tevi gaida. Tāpēc vienalga, kur jūs esat, atcerieties, ka jūs sekojat Kristum, jūs katrs esat tērpti piedošanā. Mēs varam piecelties un lūgt. Kungs, paldies par šo rītu. Paldies par katru cilvēku, kas ir šeit ieradies, gan no mūsu draudzes, gan no visām pārējām vietām. Un, ka mēs varam visi būt Tava līgava, Kungs. Mēs visi varam kopā dziedāt Tev, kopā priecāties, kopā pateikties. Ka mums nav jāpaļaujas uz mūsu nožēlojumiem darbiem, Kungs, bet kad mēs varam vienkārši būt ar Tevi, tāpēc, ka Tu esi tas, kas mūs saved kārtībā, Kungs. Paldies, ka pēc tam mēs varam pieredzēt tiešām labus, sirds šķīstus darbus, Kungs. Paldies, ka Tava klātbūtne mūs maina, Kungs. Un es lūdzu par katru šeit, ka katrs var piedzīvot Tavu klātbūtni, Kungs. Katrs var piedzīvot Tavu taisnību, Tavu mīlestību, Kungs. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen.